Šodien saņēmu jaunu sūtījumu, kārtējo kameru. Ielikta bija tādā plānā plēvē. Ne tā kā iepriekšējā, ko Asekam sūtīja, tā bija burbuļplēves maisā. Nu, skatīsimies, kas ir iekšā. Nu, cerams, ka nebūs saspiesta. Nu jā, mazliet jau ir saspiesta. Jā, uz kastes ir arī uzraksts Seiskam. Modeļa numurs. Un ir tāda vēl plēve, tas rāda, ka nav taisīta vaļā. Kastīte ļoti tāda plāniņa. Iepriekšējā kamera tā Eiskam bija ļoti laba salīdzinot ar pārējām, tāpēc es arī jauno modeli meklēju. Šablons, lietotāja tāda pamācība. Ļoti mazs panelītes. Ļoti maziņš. Tiešām ir ekonomiskāks. Noteikti, ka viņš ir kaut kādi 4 vatu. Dībeles ar skrūvēm. USB, Type-C, lādēšanas vads. Jā, šis kronšteiniņš apmēram tāda paša lieluma ir kā iepriekšējais. Iespējams, ka tieši tāds pats. Kamera. Ļoti maziņa. Kamera ir mazāka, nu tas ir ļoti labi. Mežā viņa nebūs tā pamanāma. Un vēl nāk kronšteins. Un šis arī ir labs risinājums, ka kronšteinu var atsevišķi pieskrūvēt pie koka vai pie sienas un pēc tam kameru ieliek un ātri nofiksēt. Jo visu to kameru kopā turēt un skrūvēt, un vēl skrūvgriezi tur ļoti garu vajadzēja. Jā, šādi iebāž un nofiksē.
Jā, ļoti maziņa. Ir arī tikai 2 gaismas diodas, infrasarkanās, objektīvs un kustības sensors ir apmēram tāds pats, bet visa galviņa mazāk ir. Labi. Lādēšanas vieta un saules paneļu piestiprināšanas, pieslēgšanas vieta. Un šeit ir tā ir kaut kāda simkarta iekšā. Visticamākais tāda kā pagājušreiz kaut kāda bezmaksas 300 megabaiti, kas ir lietojami. Un panelīts ir no tiem jaunajiem, efektīgajiem. Jā, pats savādāks vēl. Viņš nav tāds tik grubuļains, bet tāds matēts. Taisnīgs. Nu jā, šeit vēl ir pamācība, kā viņu attiecībā pret sauli piestiprināt. Jā, nu tas vēl bija tomēr tāds kvadrātveidīgs, lielāks. Nu, interesanti. Labi, tad saliksim iekšā karti un tad turpināsim. Tā, mēģināsim pieslēgt kameru internetam un tīklam. Tā izšķīros, ka es likšu savu simkarti iekšā. Ieliksim arī jaunu atmiņas karti. Liekas, ka tas datu apjoms nav tik liels, tur derētu arī 10. klases, bet šitā ir gan 10. klases, gan arī video 30 plate. Labi, nu tad slēdzam iekšā. Noknikšķēja, tāds viņš kāds tur rakstīts nebija tas tik ilgi. Tā, mirgo zilais un zilais iedegās. Nu, mēģināsim. Insert the SIM card, install the camera, install the antenna, then power on the device. The blue LED will light up. After about 1 minute, click Next. Zilā gaismiņa deg, viņš jau, nu, principā tā kā ir Scan the pieregistrēts. QR code on the camera to connect to your phone. Tā, tad viņam
Es spēju tās sumiestādīt. Enter the camera name and address. Using default name and address can go to the next step directly. Camera installed successfully. Fully charge the camera at first use. Nosaukumu izveidošu vēlāk. Tā, tad ir rāda, kad ir pieslēgusies. Prasa vai formatēt. Karti. Teikt atmiņas karti. Par simkarti viņš saka, ka tā nav tā oriģinālā, ka var būt problēmas. Bet labi. Tā, bilde ir. Jā, brīdī es ievēroju, ka ļoti vaļīgs ir tas savienojums. Cerams, ka ārā nekritīs. Vai tas no tās saspiešanas kastes kaut kāds ir, vai arī tas ir normāli. Var šeit pārslēgt arī labāk izšķirtspēju. Ko mēs te varam ievērot. Kvalitāte ir apmēram tāda, kā vecai kamerai. Tā kā viss strādā vien. Labi, tad ir jāuzlādē un jāliek ārā.